Tev ir tagad 60 plus, vai ne? Nu, vēl ir tikai apaļi 60, drīz būs plus. Plus. Tātad lielā robeža šķirtne. Un, kā jau zināms, veselība, vai arī, kā teikt, slimība nerodas vienā dienā. Tas ir mūsu kopums, ja, vairāku gadu garumā. Jo, ja mēs esam veseli, tas nozīmē, ka iepriekš esam kaut ko labu sastrādājuši, un ja esam slimi un slikti jūtamies, tas nozīmē, iepriekšējā 10 gada jau ir krietni kaut kas sastrādāts, un noteikti tās ir dažādas signāla lampiņas, kuras mēs mēdzam ignorēt un nepamanām, ka viņas krājas aizvien biežāk un biežāk un aizvien intensīvāk, un reizēm organisms dara tā, ka viņš ir mēģinājis mums dot signālus, kaut kas nav kārtībā, un mēs ignorējam, un ar laiku pat pārstāj sūtīt. Piemēram, par slāpēm. Cilvēks saka, man vairs neslāp, man vispār negribās dzert ūdeni. Tā ir. Tam signālam. Kā tev liekas, kuras ir tās pirmās, kuras tu esi jutusi, un cik sen tev kaut kas tāds bijis parādījies? Pašas pirmās, tas jau bija ļoti, ļoti sen. Es pat neatceros 20 gadus atpakaļ. Es tā domāju, kad, tas varēja būt 20 gadus atpakaļ, kad man bija tādi, nogurums vienmēr bija. Kā jau es biju vēl jauna, bet, nogurums bija. Gāju un darīju, bet man likās, tas tāpēc, ka es tik daudz eju un strādāju, un tāpēc ir tas nogurums, bet nepadomāju, ka, tam var būt kāds cits iemesls. Un vēl man vienmēr bija temperatūra, tāda 37, 1, 2. Ejot pie ārstiem, viņi arī nevarēja pateikt, no kā ir šī temperatūra. Kamēr man atklāja, kad man ir aknu problēma. Un līdz ar to arī bija šī iekaisuma temperatūra visus šos gadus. Un tad man parādījās rūkta mute jau pēc kāda lielāka laika. Tur jau tas bija saistīts ar žultsakmeņiem un ar visu. Sāka jau rasties anēmija, līdz tam brīdim, kamēr man sāka ārstēt. Bet tas jau bija stipri pa vēlu. Ja es būtu pievērsus uzmanību tam ātrāk, gan jau būtu konstatēts tas viss ātrāk. Tāpatās kā cukurdiabētam. Slāpst pa nakti, slāpst, vienmēr ūdens blakām, aizēju uz to toaletu, aizēju, tas jābūt tā normāli cilvēkam tā liekas. Bet, īstenībā tā bija pirmais sauciens pie tā, kad cukurs kāpj uz augšu. Viņš arī lēnām kāpa, kamēr pieteicis savu boikotu. Tās pirmās pazīmes. Tad man bija asinsspiediens vien bija pacēlies arī. Es nevarēju saprast, kāpēc man galva reipst. Tāpēc, ka viņš staigāja to zemēt augšā. Un tas man noregulējās kaut kā pats par sevi, nezinu. Daudz jau tādas pazīmes. Arī man kājas sāp īstenībā. Pirms kādiem gadiem, 6, 7, man pirmo reizi sarāva kājas, sāk klibot. Bet, es viņu izvingroju un gāju tālāk. Bet tā jau bija pirmā pazīme, ka tur kaut kas iet grīstē. Tādas bija manas sarkanās lampiņas, ko es tā varu uzreiz atcerēties, kas tika ignorētas un tā. Vajadzēja jau pievērst uzmanību ātrāk. Bet, zini kā, tu jau vari pie ārsta kā katru gadu iet, tā ir, ka cilvēki iet pie ārsta, taisa analīzes. Tu jau nevari pastāstīt par visām savām sūdzībām un par tādiem sīkumiem runāt par ārstu, ka tā tu nezini lielāks nogurums. Gan mans ārsts tagad ieklausās, viņam prasa, kā tu jūties, par ko tev ir sūdzības. Saka, viss tā kā labi, jā, bet ir kaut kāds lietas, ka tu sāc uzticēties, tu kā sāc atklāt, un tad ir tuvāk sāk pētīt, tu nezini, fols kādi liek nodot, B grupas, vitamīnus. Un viss jau atkarīgi tās attiecības ar ārstu ir arī. Bet arī cik tu daudz arī stāsti, un man liekas, ka mēs tā īsti nemaz nestāstam un neatklājam, un liekas jau, ka jārunā tikai tad, kad tev vajag slimības lapu, tad jau tu saki, man ir temperatūra, man ir slikti, man vajag, man liekas, es nevaru iet uz darbu, bet par visām pārējām lietām arī tā kā īsti nerunāt, kaut vai tie paši vīrieši par potenci, ja? Kurš tur baigi runās un atzīsies par to? Bet tās ir signāla lampiņas, kuras mēs bieži noklusējam. Paši sev sākam mānīties un melot, piemēram, galvas sāpes. Ļoti tipiska signāla lampiņa.
tas var būt signāls par to, ka trūkst uzturvielas, minerālu vielas, trūkst skābes ārmu balans, trūkst ūdens, elementāri ūdens trūkst mūsu organismā. Vai gluži otrā, tu dari kādu nemīlamu darbu, un tev ir uzsēdušies tādi kā smagumi uz pleciem, uz kamiešiem, un cik tad ilgi vilksi tādu kravu sev uz pleciem? Nu jā, mēs jau ar to nedalāmies, mums tā liekas. Un cilvēkam jau tā liekas, citam varbūt ir grūtāk, es tur pagāju, paskrēju, piekusu, nokritu, piecēlos, kas tam man, paskatos, tam vēl sliktāk iet, un viss, aiziet pie ārsta, viņš saka, kā jūties, labi jūtos, šad un tad sliktāk. Tā arī tas notiek, jā. Nepievēršam uzmanību to, kad īstenībā mums viss organisms saka priekšā, ķermenis reaģē uz visādām vainām, un tas ir ļoti nopietni, un tas ir labi tiem, kas māk ieklausīties savās sarkanajās lampiņās un nepalaiž garām tos brīžus, kad viņas tur sāk mirgot. Jā, bet ir jāmāk arī interpretēt un saprast, uz ko tas īsti velk. Tu kā ļoti smuki savilki to kopā, ka tev biežāk gribējās iet uz toaleti, ir sausa sajūta mutē. Tas jau vilk uz to, ka ir cukuru problēmas, vai ne? Tas pats ir ar insulīnu rezistenci, kad apetīte nav noregulējusies, prasās daudz saldums, ir liels nogurums, parādās tūs, kas sāks svārstīties. Varbūt analīzes pat nerāda to, ka jau ir insulīna rezistence, bet tās pazīmes, ka tev ir tendence uz to. Un ka tev jau jāsāk atkāpties vienu solīti atpakaļ un padomāt, ko tu vari darīt, lai tev nesāktos šīs problēmas. Un faktiski ļoti daudz slimības, kas ir saistīts ar kalcija trūkumu organismā. Un kalciju mēs varam uzņemt ar uzturu un, protams, ar normālu kvalitatīvu ūdeni. Jā, un to ūdeni ļoti daudz cilvēku grēko un nedzer tik, cik vajag. Manā ģimenē arī tā ir, kad ar vienu ausu klausās un ar otrs jau dzeru, bet, kad es paskatos, nekas no tā ūdens dzeršanas nesanāk. Tā jau daudziem cilvēkiem, kamēr viņi saprot, ka tas ūdentiņš kvalitatīvais ir ļoti garšīgs, vajadzīgs, un tad arī mums vajag garšot. Man pašai viņš tā ļoti iepatikās. Tagad atveru acis, es nemaz nevaru iedomāties neiedzert to silto glāzi ar ūdeni. Kādreiz arī es iedzēru kafiju, kā visi citi lielākā daļa. Man mājās cilvēki pārādušies, bišķiņ mēģināja pateikt man tiešraidītē. Šādi arī gadās. Jā, tev nebija tā, ka man ērce bija iekodusi? Kad man ērce bija iekodusi? Jā, tev nebija. Man bija, jā, man iekoda ērce. Un es viņai, izrāvām, pat neaizved, nepārbaudīju, arī tas bija tā, kad vajadzēja aizvest un pārbaudīt. Man ērce iekoda rudenī. Kā jau, protams, mežā mēs ejam rudenī, tas bija kāds septembris varbūt. Man ļoti ātri progresēja, tas arī bija tas, kas man palīdzēja, jo taču mēs esam dzirdējuši, ka no laimes slimības cilvēki var pamosties paralizēti, un tev tur neiet roka vai kas, un tas bija tieši Ziemassvētku vakars. Mēs sēdējām pie galda, un es eju uz gultu, man pēkšņi galva tā kā karuselī, kā parā man galvu, es iekritu gultā, un es nesaprotu, kas notika. Visas pieceļos, bet pirms tam jau īstenībā. Man reiba galva ejot pa ielu. Es atceros, ka es gāju Rīgā stacijā pa tuneli. Man bija jāturās pie sienas. Es domāju, ka cilvēki nedomā, ka es te piedzērusies staigāju, ja, kā jau parasti domā, ja kāds streipuļo. Un darbā man arī bija tāda slikta duša un tādas, bet nav nekas. Un tikai tad es ievēroju, ka tai kājai, kur ir iekodas ērce, jo tas bija aizmugurē, man bija milzīgs sarkans fleķis. Devos es pa taisno pie ārsta, un tad man pa taisno uz slimnīcu, kur konstatēja man laimes slimību, pēc tam atklāja man aknas slimību. Tā kā 2 vienā.
Varbūt viņai bija man jāiekož, lai atrastu to pašu galveno kaiti manējo. Traki tā. Varbūt pateicoties tajā ērcei saprata, ka tās aknu problēmas, vai tev liekas, ka tomēr aknu problēmas bija pirms tās ērces? Nē, viņas bija pirms tās ērces, tas jau bija skaidrs, ka viņas bija pirms tās ērces, bet nu vienkārši neviens to nebija tā uzgājis un nekas, bet vienkārši nokļūstot tajā slimnīcā, tad arī ņēma pastiprināt visādas analīzes, jo tā laimes slimība bija, un man tas tā galva kādu nedēļu, es viņu pilnīgi, kā man nāca tie reiboņi virsū, es turēju viņu rokās, lai viņi tiešām likās, ka es ar karuselis, lai braukā. Nu, tad bija antibiotika kurs, un tad arī atklāja manu aknu problēmu. Nu, tā. Un kāds tas sanāk, tas temps, tas sanāk diezgan strauji, cik tev sen bija tā ērce? Ērce man iekoda 2000. Tu domā, vispār tas temps man bija ļoti ārts, jo man ērce iekoda septembrī un Ziemassvētkos. Es sajūtu jau tās pavisam lielākās, jo pirms tam kādu mēnesi man bija tā neparasta, man reizēm tā galva sagrozījās, es darbā strādāju, un arī kaut kur jāpieturās, bet, tā, arī jau nepiedomāju, es nezinu, kāpēc, nav man laika pie ārsta iet. Neko. Vienu dienu ir, 3 dienas nav, un tu jau par to piemirst atkal, pēc tam atkal, kamēr pavisam. Pavisam, un tagad jau, es atceros, tu teici, ka pirms 2 gadiem tu kāpi kalnos, gāji kalnos, un tagad jau esi rollerī. Jā, tas pavisam ātri notika. Es tiešām pirms 2 gadiem vēl kāpu kalnos. Un tad sākās ar štociņu, jo palika vieglāk. Pēc tam jau paņēmu braucamo rollerīti, jo ar štociņu vairs nevarēju. Un kamēr sapratu, ka liels gabals es vairs nevaru pastaigāt, man pietiek pāris solīšiem, no ārā es sāku braukt ar ratiņkrēslām. Un tad ārsti man pateica, ka operēt man nedrīkst, jo man ir ļoti zemi trombocīti. Un viņi neriskēja. Un tā un es paliku, kamēr neizgāju organismu attīrīšanu un sajūtu, ka manai kājai paliek vieglāk. Es viņu varu pacelt, jau varu nostāvēt, vairāk paiet varu, vairāk darbiņus mājās var izdarīt. Man nav mana noguruma, pazudis mans miegainība, rūgtā mute vairs nav, ļoti tādu uzlabojumu. Cukuru līmenis vairs neceļās, man viņš vispār cēlās stipri uz augšu. Tagad jau viņš tā lēnām slīd uz leju. Kas bija tas, kas tev pamudināja uzsākt organismu attīrīšanu? Es ieklausījos, vispirms es savā draudzenē, Sandrā, viņa man pastāstīja par korāļu klubu. Un tāda es ieklausījos tāds otrā savā mentorītē, kur es sāku sekot un sāku klausīties, kur runāt un saprast, kad jā, kāpēc ne, sliktāk jau noteikti nebūs, ir jāmēģina, jo viss, ko mēģini, tikai tad uzzinās pats, vai tev palīdz, vai tev nepalīdz. Tas bija pareizs solis. Vajadzēja man to arī sākt darīt. Žēl, kā ātrāk nezināju. Parasti tā, ka laiks jau pienāk tad, kad tiešām ūdens smaļās smutē, un iespējams pirms tam tu pat nebija dzirdējusi un zinājusi to, ka organismam nepieciešama palīdzība, lai tas varētu attīrīties, atbrīvoties no visa, kas traucē. Un pirmkārt, jau tā lampiņa, ka tev bija temperatūra, iekaisuma temperatūra, tas vien liecina, ka ir iekšēji iekaisumi, ir kaut kas, ar ko organisms cīnās, un viņam vajadzēja to atbalstu. Pilnīgi noteikti tā ir organisma sārmināšana, tas ir pats pamats, tas ir sārmēns dzīves ūdentiņš, kuru tagad tu dzer, kas arī atbalsta un palīdz tev soli pa solim, tā kā uzturēt to tā kā fokusu, tādu kā enerģijas līmeni, jo bez ūdens jau tu nevari funkcionēt. Ūdens vispār ir svarīgs vielapmaiņai, svarīgs ir asinsritei, svarīgi termoregulācijai, gremošanas sistēmas darbībai, nervu sistēmas darbībai, hormonu, fermentu ražošanai, visam tas ir vajadzīgs.
un bez tām minerālu vielām, ja ko tā kā pārnēsātas ūdens, pliks ūdens, destilēts vai atfiltrēts ūdens jau neko tādu neizdarīs. Es nesen pat skatījos tādu informāciju, kas tad īsti atdzīvina to ūdeni. Un izrādās, tas ir tas sārmaino minerālu līdzsvars. Ir ar dažādiem joniem, tā kā minerāli ar dažādiem joniem. Viens tā kā atdzīvina ūdeni, otrs atkal padara pozitīvu lādētu, kas enerģiju atņem. Un kā izrādās, tieši svarīgs tas kokteilīts, kas mums ir tajā ūdentiņā. Un krāna ūdenī tomēr ir kaut kas tāds, kas nav vajadzīgs mūsu organismam. Ir jāuzlabo ūdens kvalitāte, ir jāuzlabo, jātīra ūdens, jābagātina ar nepieciešamajām minerālu vielām un jāpataisa ūdens tādu, lai tā šūna spēj viņu izmantot, lai ūdens var uzsūkties caur šūnu membrānu. Un tā ir tāda vesela zinātne, kura patiesībā nav nemaz nepieciešams tik ļoti pārvaldīt. Galvenais ir saprast, ka katru dienu ir jāizdzer pietiekamā daudzumā ūdeni, pareizā režīmā un organisma attīrīšana bonusā jāveic. Es arī kaut kad, tagad man piedzima dēls, es tikai tad sāku domāt un klausīties par to, kas ir organisma attīrīšana. Tie 5 gadi atpakaļ, kad es vienkārši sastapos ar šo jēdzienu, un bērnībā es esmu daudz slimojusi. Man ir ļoti slikta imunitāte bijusi. Man elpceļu saslimšanas, tas ir vienkārši mana ikdiena, rudens un pavasaris, ja. Es biju aizdzīvoties ar bronhiālai astmai, lietoju daudz zāles, antibiotikas un jau tiku līdz angīnām. Pilnīgi tā. Un es nezinu, kāpēc tagad man sāk sāpēt locītavas. Tas jau bija 11 gadu vecumā, kad es gulēju slimnīcā ar piepampušiem ceļiem, kur ir iekaisumi, ja, un ar šļirci tev vēl ārā tos šķidrums starp šo un šķidrums starp locītavām, kas tur ir sakrājies. Un laiž atpakaļ iekšā zāles, un tu tur esi guļošs, tu nevari pastaigāt. Un pilnīgi tā, uz Ziemassvētkiem, uz lieldienām tev liek slimnīcā, un tu tur guli ar tiem piepampušiem ceļiem. Jo citu risinājumu jau nav, un tev dod arī pieaugušiem domātas zāles. Es atceros, plakvenils toreiz maksāja kaut kur pie 50. Jā, liela burciņa jāgriež 4 daļiņās. Tāda slidena, tāda, tiešām tāda tabletīte maza, oranžā krāsā. Un tu pamēģini viņu sagriezt 4 daļās. Tā nav tāda kaplatīte, kur ir tā kā iedoba, kur paredzēts viņu sagriezt. Tas ir pieaugušiem domāt vesela tabletē. Tu bērns nedrīkst tik daudz lietot. Un tagad tu domā, tev ir inhalācijas bijušas, antibiotikas, šīs te zāles, no kurām pēc tam ir jāveic pārbaudas nierēm, aknām, lai paskatītos, arī redzēs starp citu, vai nav pasliktinājies stāvoklis. Jo blaknes ir ļoti daudz tam zālēm. Un tas viss ir jākontrolē un jādara. Un tad, kad tu esi pieaugušā vecumā, tad mēs no pašas bērnības daudz slimo. Un tikai tad tu saproti, vajadzētu varbūt arī visu to, kas ir sastrādāts, dabūt ārā no organisma. Viss taču ir uzkrājies. Tev aknas, nieres ir filtrējušas, un tev organisms nespēja, varbūt bērnībā viņš spēja filtrēt, ja, un attīrīties. Un ar to slimošanu arī tas notiek tā attīrīšanās krīzes ir mūsu slimošana. Klepus, ka mēs mēģinām dabūt no ārā no plaušām nevajadzīgo iesnas, ja, ka blakus domā kaut kas ir sakrājies, bet beigās ir pavisam smagi, un tad ir vajadzīga tā organisma attīrīšana, atbrīvošanās no toksīniem, pirmkārt no medikamentu pārpalikumiem, ja, kas uzkrājas mūsu limfātiskajā sistēmā, no vielmaiņas pārpalikumiem, ja, mūsu parazīti arī, mēs neesam sterili, mums ir organismā parazīti, un ne tikai gremošanas sistēmā, zarnu traktā. Viņi var ceļot arī pa mūsu muskuļu audiem, pa asinsriti, arī līdz galvas smadzenēm var nonākt parazīti līdz acīm. Un tas ir laicīgi jādara. Ir jāfiksē to, ka, ja parazīti savērojas pārāk daudz, tad arī sākās tās signāla lampiņas. Ja. Tas ir normāli, ka mums ir labā un sliktā mikroflora. Tas ir normāli, ka mūsu organismā ir sēne. Sēne pirmā parādījās šajā pasaulē, mēs pēc tam ieradāmies. Un ir dažādi vīrusi, no kā vajag attīrīties. Un ja tu esi līdzsvarā, tu veic organismu attīrīšanu no visa lietā. Pirmkārt, gremošanas sistēma attīrīt mūsu šūnas no skrātajiem toksīniem. Un tas soli pa solim iedod to enerģiju, to boostu, kad vairs nesāp galva. Tu vari izgulēties, tev ir vairāk enerģijas. Kā tu minēji, tev rūgtā mute pārgāja.
Vairs nav rupta mute, nav vairs sausmas sajūta, cukuru līmenis sāk regulēties, jo mēs iedodam visu nepieciešamo, lai varam līdzsvaroties, lai organismam pietiek spēka cīnīties ar visu to, kas mums traucē. Lūk, tās ir tās manas pārdomas, kāpēc es nolēmu, ka es gribu attīrīt organismu pirms 5 gadiem, un es joprojām katru gadu vismaz 2 reizes gadā attīros un arī savu bērniņu attīru. Un es priecājos, ka Una arī ir sadzirdējusi caur savu draudzeni Sandru, ka var attīrīt organismu un ka ir iespēja saņemt savam mentora atbalstu, jo katram, kas sāk attīrīt organismu, viņam pašam savs veselības eņģelīts parādās, kas palīdz attīrīties. Jā, protams, jo rodās visādi jautājumi, visādas problēmas, un tad tev tur liekas, ka tev tur ir sliktāk un vēl nezinu kas, bet ja tev ir kāds, kas tevi atbalsta un paskaidro un izskaidro, tad šis solis ir veicams daudz labāk. Starp citu, pat arī es kļūstu par veselības eņģelīti. Nu, jā. Tavam kaimiņam. Jā, protams. Kā viņam iet ar to attīrīšanos? Nu, tagad viņš sāka jau parazītu attīrīšanos programmu iet. Nu, te jau pirmās dieniņas neko jau viņš man vēl nav teicis, bet, viņš ir ar pašu pirmo solīti jau viņš bija ļoti priecīgs un laimīgs, jo viņam enerģija parādījās, pietika aizdus, viņam bija tāda, viņam pat lika šeit tos inhalātoriņus pūst, tā kā, esmu neatziņu, bet lika pūst, bet, viņš saka, viņam darbā tur tāds kalniņš maziņš, viņš nevarēja uzkāpt, jo viņam, un es skatos, ka viņam apkārt mēr pazūd, tā viņam bija tāds pavisam liels punts uzaudzis, tagad jau ir sarucis mazliet, un tās rokas sāpes, viņam pampa ļoti roka, jo pilnīgi tāds apampusi bija šausmīgi sāpēja, viņam te atvaļinājums tieši bija, un tad mēs arī iesākam runāt par šo problēmu, un roka vairs nepamst, nesāp, arī pleci vairs nesāp tā, kā viņam sāpēja, viņš saka, ir tā, ka viņš uzguļās kaut kā, tur savādāk, vai es saku, varbūt tur vai kaut kāds vingrojums vai vēl kaut ko, bet, tādas sāpes vairs nav, kā viņam bija pašā sākumā, kad sāka visu. Es ļoti priecājos, un viņš arī. Viņš faktiski iet to pašu veselības koncepcijas, tos soļus secīgos, ko esam paredzējuši 1. septembrī. Veidojam tādu kā grupiņu, kurā piedāvāsim kopā iziet organismu attīrīšanu secīgos soļos, kad ir 1. mēnesis detoks, 2. mēnesis ir antiparastārā programma, tad sako 2 nedēļas dziļā organismu attīrīšana. Un tad jau pēc izvēles vai tīram limfu, vai iedodam jau šūnu uzturu, šūnu pabarošanu. Un tas ir tāds elementāri solīši, kurus neviens mums nemaz nav mācījis, kad mēs esam piedzimuši, neviens nav iedevis to organisma kopšanas instrukciju, jo redzējām mašīnā, mēs zinām, ka mēs viņu aizvedīsim pie meistara, mums nomainīs eļļu, samainīs detaļas. Organismā nemaz tā nav, ka tu tagad ņemsi un mierīgi kaut ko izgriezīs un ieliksi vietā, vai ne? Protams, var amputēšanu veikt, bet nevienmēr tas savienojās savu kopā, tas viss, kas ir nepieciešams, lai vispār kustības turpinātos. Un, jā, mēs esam iemācījušies tīrīt zobus, bet kāpēc neesam parūpējušies par savu zarnu traktu, piemēram? Jā, es šobrīd izēju limfas attīrīšanu. No sākuma bija pavisam viegli un labi, un tad ieskrējos, un laikam tomēr manai aknē kaut kas tur nepatika, bet es saņēmu daudz ūdentiņu, daudz aknu tēju, kā es viņu saucu, fandetoks, un tagad lēnām eju uz priekšu, un viss ir kārtībā. Tūs, kas man kājām ir pazudušas, no rīta arī nav man tāda maisiņa, man bija ļoti tādi izteikti, nav tā kā. Un arī apkārt mēr pazūd, tas nozīmē, ka tūs kā atkāpjās. Tu teici, ka tev ļoti grūti ir uzkāpt uz svariem to novērot, bet man liekas, vislabāk pēc apģērba. Jā, tieši tā, jā. Tāpēc pēc apģērba jau es manu to, kad tas viss kaut kur tā lēniņām pazūd. Kājas man jau te pampa vienu brīdi ļoti. Jau. No rītiem pieceļos pavisam slaidām kājām. Dažreiz vakarpusē varbūt tās. Tas atkarīgs no tā, ja es vairāk sēdēju uz mazkustību, tā jau arī paņem savu, bet īstenībā es nevarēju
Man tad tāds liels pasākums, un es nevarēju saprast, kādus kurpus, lai es pērku, es teicu, kas ir basām kājām. Bet tagad es zinu, ka kurpus man derēs. Nebūs jāiet basām kājām. Tu vēl teici, ka tu biji pie friziera, un friziera kaut ko pamanīja, tev izmaiņas. Man nezinu, vai te tā varēs redzēt. Šausmīgi daudz. Es pati neredzu katrā gadījumā, varbūt, ka citi tagad redz. Man ļoti daudz mazo matiņu, viņi te pilnīgi ir pieauguši pilns, kad izmazgāta tā var redzēt. Un es jūtu, ka man galvas, arī te pa galvas vidu kaut kur aug tādi mazi matiņi. Un friziera arī teica, viņa teica, ka man ļoti, ļoti sauguši tādi. Man vienu brīdi ļoti krita ārā tie mati. Un tagad viņi man vairs nekrīt. Tev tā kolagēna, jā, un hialurons skābes kūrītes. Nu jā, kolagēns, bilerons, tas viss kopā, es domāju. Jā, izdarīs savu. Nu, ne tikai skaistumam no ārā. Tas kā parasti jau domā, ka tas ir domāts ādai, matiem, negiem, bet tu viņu labāk lietot tieši savām locītavām, lai mazinātos locītavas sāpes. Jā, viņas tiešām mazinās. Kad es sāku lietot kolagēnu, es arī jūtu, ka viņas uzlabojās vēl labāk, jo ir tā, es tā negāju visu to kursu pēc kārtas, tās, cik tur ir 30 dienas, ja laikam, kas kolagēns, es izēju 10, tad pārtraukums atkal 10. Tagad, kamēr limfa attīras, nedzeru, pēc tam atkal. Es iesaku arī turpināt tādā garā, pa bišķiņām, vienu mēnesīti vienu, otru mēnesīti otru, jo rezultāti ir. Viņš spēja atjaunot to locītavu kustību, prieku, iesmērēji, iesiež un palielina šo šķirbiņu starp locītavām, jo sāpes jau rodas tad, kad kauls saka, ka ar kaulu trīties, tad ir ļoti sāpīgi kustēties. Tā krakšķēšana tā vispār bija briesmīga. Krakšķēja kā tiešām robots. Vairs nekrakšķi mani kauli. Jā. Tā kā rezultāti ir daudz un labi. Man pašai vispār septembris asociējas ar tādu kā skolas sākumu, kaut ko jaunu. Kad ved bērns uz skolu un pats arī grib kaut ko jaunu uzsākt. Un tā bija, ka pirms 5 gadiem man bija 2. septembris, kad es reģistrējos. Es izveidoju savu klienta numuriņu ar 20% atlaidīti. Un es tā strauji sāku ar Detox Plus programmu. Un ir forši, ka tā tu vari padalīties ar to, kas ir labs, ar to organismu attīrīšanu, palīdzēt arī citiem attīrīties un iedot to numuriņu, tā kā izveidot vēl nākamajam cilvēkam numuriņu, tad nākamais saņem to 20% atlaidīt, tādu pašu kā mēs abas ar Unu. Un, ja kāds vēlas attīrīt organismu un sākt tiešām ar to 1. septembri, tad var pieteikties pie mums abām, iziet organismu attīrīšanu, uzzināt vairāk, kas tas dzīvais ūdentiņš ir un kā vispār notiek, kā tas darbojas, šie soļu mehānismi, kas tiešām katram atnes savu rezultātu. Man uzlabojās ādas stāvoklis, man bija psoriāze. Pirms tam vispār nebija, bet, kad piedzima bērniņš, man sākās šādas problēmas. Un tad, kad tev tas viss parādās uz ādas, tad jau tu sāc domāt par to, kā tad sev palīdzēt, jo, nezinu, tev tur astma, tev ir iesnes, tu bieži saukstējies, un ir nogurums, tu nevar izgulēties. Tās signāla lampiņas mēs baigi bieži mēdzam noignorēt, bet tad, kad parādās kaut kāda nespakuma uz ādas, tad gan gribās saprast, ko tad tu vari darīt, ja tev tās ziedītes nepalīdz, un tu nevari tā tikt vaļā no tās problēmas, vienkārši uzsmērējot brīnumu līdzekli, ko tev izrakstīs ārsts. Jā, un šī gadā sanāk pēdējā, 3. reize, jā, nākamais. Jā, sezona noslēdzošā. Kopumā 28 reizes jau notikuši šie projekti. Un tie, kas sāks līdz septembrī, tie uz jauno gadu varēs justies pavisam savādāk. Mirdzošāk, skaistākām acīm, bez nogurumiem. Tā tam vajadzētu būt, ja visi pareizi izdara. Bet man arī patīk tā ideja, ka tu esi sagatavojies jaunajam gadam jau pirms, ka tev tā apņemšanās ir iesoļot jaunajā gadā ar jaunu to jaudu, jaunu pārliecību un vispār to labsajūtu, pašpārliecību par savu veselību. Jo daudz apņemās un tā kā atlikt to visu jauno uz jauno gadu vai arī uz pavasaru, lai tu vasarā labi izskatītos. Bet
Viss ir jādara laicīgi. Ja tu gribi vasarā būt labā formā, labā izskatā, arī pazaudēt kādus liekos kilogramus, tev jau jāsāk strādāt rudenī, ziemā ar sevi. Tā kā jā, būs mums nutriciologa atbalsts grupiņā, būs receptītes, būs informācija par kustībām, par informāciju par to, kā pielietot dabas vielas. Un pats lielākais iegums jau ir tas personīgais mentors, veselības eņģelītis, kas sēdēs tev līdzās, tev palīdzēs ar to, kā un ko lietot, kā darīt, kāds ir nākamais solis, lai tevi aiz rociņas aizved līdz pašam tam rezultātam, jo kurš būs vairāk ieinteresēts tā rezultāta sasniegšanā? Man liekas, ka tas trenerītis. Tāds varētu būt, jā. Noteikti tāds arī ir. Čau, čau. Jā, tā kā es domāju, ar šīs pozitīvās nots mēs arī nobeigsim, un mājās jau bērni pārdušies, tā kā Labi, paldies, ka pievienoji. Jau paldies par sarunu. Tad jau atkal tiksimies. Paldies, tā visiem. Visiem.